Esiet sveicināti piektdienas pievakarē šeit Cēsīs. Man prieks jūs visus šeit redzēt, gan tie, kas ir šeit klātienē, gan tie, kas mūs šobrīd skatās tiešraidē, gan arī noteikti uzrunāja visus tos, kas iespējams arī mūsu sarunu vēlāk noskatīsies ierakstā. Mēs šobrīd atrodamies uz Svedbanka ilgtspējas skatuves. Un ilgtspēju kā tēmu mēs festivālā Lampa uzturam un nesam jau vairākus gadus. Un tur es redzu tādus divus iemeslus. Viens, ka, protams, kad ilgtspēja pati par sevi ir ļoti plaša un dziļa tēma, bet arī tāpēc, ka šobrīd ekonomika un uzņēmumi, kas ir tātad mūsu ekonomikas dzinējspēks, un es pat teiktu arī, ka visa sabiedrība šobrīd mēs atrodamies tāda jauna, liela transformācijas cikla, tādā ļoti lielā, kā saka, ieskrējiena punktā, un kas ir šī ilgtspējas transformācija. Iepriekš varbūt mēs runājam par digitālo transformāciju, šobrīd mēs esam ilgtspējas transformācijā. Un tāpēc sākumā šķiet varbūt arī svarīgi pieskarties tam, kas tad tieši īsti tiek saprasts ar ilgtspēju. Jo arī laikam ejot tās definīcijas un tas, kas ar to tiek saprasts, tā kā arī papildinās un mainās. Un uzņēmējdarbībā es teiktu, ka to definīciju arī ir ļoti daudz, bet es domāju, ka pēdējā laikā ir ļoti skaidri izkristalizējušies tātad šie te vides, sociālie un pārvaldības jautājumi, kuri uzņēmumiem tātad, veido gan riskus, gan arī iespējas. Un man ļoti patika tā interpretācija, kur pirms pāris gadiem mēs kopā izveidojam ar kolēģiem, gatavojoties arī vienai no prezentācijām, un dažus no tiem kolēģiem es šodien arī šeit redzu auditorijā, kad ilgtspēja uzņēmējdarbībā ir šie jautājumi vides, sociālās un pārvaldības jomās, kuri atstāti bez pietiekamas uzmanības un fokusa var radīt sarežģījumus uzņēmumam ejot uz priekšu un ilgtermiņā, protams, arī apdraudēt viņu finansiālo stāvokli. Un tāpēc, protams, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls bankai, bet, atvasinot tālāk pa ķēdīt, protams, arī visai sabiedrībai, jo ilgtspējīgi, konkurentspējīgi uzņēmumi, skaidrs, ka tie ir nodokļi, tie ir darba vietas, tās ir investīcijas, tāpēc es domāju, ka tātad šī ilgtspējas jautājumi ir aktuāli mums visiem. Varbūt arī ir ierasts, ka runājot par ilgtspēju, tas fokus mazliet varbūt, tā kā publiskā telpā mēs vairāk dzirdam, kad ir uz šiem te vides faktoriem, uz šiem te sociālajiem faktoriem, bet šodien mēs gribējām vairāk parunāt par šo te pārvaldības, jeb G, tātad ESG, governance, par pārvaldības dimensiju, un tas iemesls ir ne tikai teorijā, un šeit es atļaušos mazliet nocitēt, un es ceru, ka Andris Grafs no Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta piekritīs katram manam vārdam, ka biznesa ilgtspēja, jebkurā tās izpausmē ir sasniedzama, ja uzņēmums to izvirza par svarīgu mērķi, pareizi sadala atbildību un ievieš atbilstošus procesus tā sasniegšanai. Korporatīvā pārvaldība ir fundamentāls procesu, politiku un noteikumu kopums, kas veido uzņēmumu darbības pamatprincipus, tos starp attiecības starp akcionāru, padomus, valdes priekšsēdētāju un pārējās vadības komandas, kā arī citu iesaistīto pušu starpā. Katram no šiem ir īpaša loma uzņēmumu ilgtermiņa panākumu nodrošināšanā. Labas korporatīvās pārvaldības prakses rezultātā veidojas labāku uzņēmumu un līdz ar to arī labāka sabiedrība. Tā ir teorija. Un kā vēl viens pamudinājums bija arī Pasaules ekonomikas fóruma paustais, ka tieši šī te ESG, ja vides, sociālās un pārvaldības, tātad šī te transformācijas procesā, tas tiešām lielākais fokus ir tā kā uz to E un S, bet ko viņi saka, kad bez tās G, ja bez šīs te pārvaldības komponentes, nebūs, iespējams tie pārējie divi burti, tāpēc, ka viņi ir kā laba pārvaldība, ir kā arī iespējotājs gan šīs te vides mērķu un sociālās dimensijas piepildījumam.
Tā kā, liekas, ka konceptuāli viss ir skaidrs, bezmaz uz jautājumu esmu atbildējis. Mūsu šīs dienas tēma ir tātad uzņēmuma pārvaldība un ilgspējīga biznesa modeļa veidošana. Jeb darba versijā viņa mums bija, kas ir laba pārvaldība un kam tad viņa īsti ir vajadzīga un izdevīga. Un iepriekš tātad dodot atsaucas gan uz teoriju, gan uz to, ko saka Pasaules ekonomikas fórums, tā pareiza atbilde tā kā jau ir iedota. Ja? Tā kā, konceptuāli virs ir skaidrs. Bet šodien, runājot Jāņu Dombura vārdiem, man gribējās šo te pārvaldības jautājumu papreparēt ar praktiķiem, kuri katrs gan savā veidā ar savu unikālo un specifisko pieredzi, ka kaut kur arī ar savu kopējo pieredzi, tātad pārvaldību uzņēmumos, tātad, piedzīvo veids ikdienā. Un tāpēc man ir liels prieks, kad stādīt priekšā manus diskusiju partnerus šeit. Un paldies jums, kad jūs atsaukušies šai sarunai. Sākšu ar Kristīnu Bērziņu. Tātad uzņēmēja un investore, tā kā riska kapitāls un investīcijas. Paldies, Kristīna, par piedalīšanos. Māris Ivanovičs, Eko Baltija, līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs. Beāte Krauze Čebatare, Latvijas pasts valdes priekšsēdētāja. Un Jānis Lange, Rīgas izpildirektors. Labdien! Jā. Un tādai iesildošiem jautājumam, kuru es ļoti līdzīgā formā arī noformulēšu arī mūsu auditorijai, gribu katram jums pajautāt, kāpēc šī tēma jūs par pārvaldību, korporatīvo pārvaldību uzrunāja un norizināja tīri personiski. Kas jums likās tā interesants? Paldies, Lauri, un labdien visiem! Man tiešām liels prieks, ka es esmu aicināts šajā diskusijā un prieks te piedalīties. Un mēs esam uz salas. Man ļoti patīk salas. Tā kā šis ir ļoti labs sākums. Bet man korporatīvā pārvaldība, tā ir mana ikdiena darbā. Jo apmēram vairāk nekā 15 gadus es varu teikt, ka es pelnu savu iztiku kā investori, kā ieguldītāji. Pirms tam es strādāju lielākās korporācijās, bet sāku savu investīciju, to gājumu kā individuālā investore, un tad pēc kāda laika dibinājām fonda pārvaldnieku, un kā darbojās fonds. Fonds pārvalda institucionālo investoru naudu lielākoties un iegulda uzņēmumos Baltijā. Tā kā institucionālai investori ir arī pensiju plāni. Tā kā, ja jums ir jūs līdzekļi kādā no Latvijas pensiju plāniem, visticamāk, jūs arī esat mūsu klienti. Un līdz ar to tā ir milzīga atbildība. Tā, protams, ir absolūti milzīga atbildība pret tiem cilvēkiem, kuru naudu mēs pārvaldām, bet arī pret uzņēmumiem, kuros mēs ieguldam. Un tur bieži vien veidojas tā fantastiskā ķīmija starp uzņēmumu īpašnieku un vadību, un tad notiek brīnumi. Paldies. Māri? Eko Baltija šo 20 gadu laikā ir izaugusi no tāda draugu dibināta uzņēmuma par multinacionālu korporāciju ar 2500 cilvēkiem 4 valstīs. Un šī brīnišķīgā ceļojuma ietvaros mēs neredz saskarāmies ar to, ka pie durvīm parādās tādi investori, kādas pārstāv Kristīna, un katru reizi ir diskusija par to, kāda ir vadītāja loma, kāda ir valdes loma, akcionāra loma. Un es teikšu tā, ka šo gadu laikā arī var no personīgās pieredzes pateikt, ka labi pārvaldīt uzņēmumu, viņi vienkārši ir vērtīgāki, viņiem ir vieglāk piesaistīt finansējumu, viņiem ir vieglāk noalgot cilvēkus, un man personīgi tā ir ļoti interesanta pieredze augt līdz uzņēmumam vadītāja amatā. Un es teiktu, ka droši vien atskatoties to, ko mēs esam izdarījuši pēdējo 5-10 gadu laikā, visticamāk, esmu šī ceļa sākumā tikai. Ja, un šī diskusija, es domāju, arī pievienos man papildu zināšanas un izpratni par to, ko no uzņēmumiem sagaida dažādas iesaistītās puses. Paldies. Beāte.
Jā, man ir tas gods šobrīd vadīt uzņēmumu, par ko droši vien visiem ir viedoklis. Visiem ir viedoklis, kas pastam ir jādara, kas nav jādara, kas ir jātirgo pasta nodaļās, vai vispār kaut kas ir jātirgo pasta nodaļās, un kur tām nodaļām ir jāatrodās. Un faktiski tas ir tāds hrestomātisks pārvaldības arī piemērs, ka mums pašiem arī šobrīd patiesībā ir iekšēji sajūtas, kas mums ir jādara, kas nav jādara, bet būtiski ir akcionāram arī definēt savas gaidas. Un, ja akcionārs izdara labi savu mājas darbu un definē šīs gaidas un nokomunicē tās atbilstoši sabiedrībai, tad droši vien arī pa vidu mazāk veidojās dažādi komunikācijas pārpratumi gan uzņēmumā, gan ar sabiedrību kopumā. Tad mēs šobrīd esam tādā interesantā situācijā, menedžējot dažādu veidu riskus un mēģinot uzņēmumu ievirzīt tādā jaunā attīstības plāksnē. Un tad es domāju, ka no šī Latvijas pasta piemēra mēs daudz ko varēsim mācīties visi. Jā, tiešām paldies. Jā, labdien. Es varu teikt, ka no savas puses man, protams, vairāk ir profesionāla interese par visiem šiem jautājumiem, ņemot vērā, ka es pārstāvu Rīgu, un Rīga ir 12 kapitāla sabiedrības, sākot ar Rīgas satiksmi, 4 medicīnas aprūpes kapitāla sabiedrības, beidzot ar Rīgas zooloģisko dārzu ar kopēju apgrozījumu, kas tuvojas jau 1 miljardam eiro. Un tieši tāpatās kā visiem viedoklis par pastu, es domāju, dažus gadus apkaļ arī visiem bija viedoklis par Rīgu un korporatīvo pārvaldību, kas notiek tajos gadījumos, kad šī korporatīvā pārvaldība nav sakārtota un līdz kam mēs nonākam. Ja, un tātad korporatīvā pārvaldība bija svarīga, ir svarīga un arī būs svarīga Rīgas kontekstā. Tādēļ arī tā ir mana interese. Labi, paldies. Es jau esmu aizmirsis, vai es stādījos priekšā kā diskusijas vadītājs, Lauris Mencis, Svetbanka Latvijas vadītājs, un man arī šī tēma ir ļoti svarīga, bet pirms es pasaku par to dažus vārdus no savas puses, gribēju aicināt šobrīd arī mūsu auditoriju, gan tie, kas ir klātienē, gan skatās, izmantojot tātad slaido, arī iesūtīt savas versijas, teiksim, vai savu redzējumu par to, kāpēc jums tātad šis te jautājums ir svarīgs, tātad laba uzņēmuma pārvaldība un tās ietekme uz biznesa ilgspēju. Tā kā droši dalieties ar savu viedokli. Kamēr tiek iesūtītas jūsu atbildes, tātad, teiksim, pateikšu varbūt dažus vārdus no savas perspektīvas. Skaidrs, ka pārstāvot banku, protams, teiksim, es redzu, ka laba korporatīvā pārvaldība, tas ir ceļš uz jaudīgākiem uzņēmumiem, un tas arī izskanēja šeit no mūsu diskusijas dalībniekiem. Es redzu, ka tā ir lielāka kapacitāte gan attīstībā, gan investīcijās, gan inovācijās, un mēs ļoti daudz, protams, šobrīd arī runājam par to, ka Latvijai ir akūti nepieciešams šis te investīciju izrāviens. Un tātad šī te laba pārvaldība ir viens no būtiskiem instrumentiem, lai, teiksim, gan katrs uzņēmums atsevišķi, gan, teiksim, mūsu ekonomika, teiksim, kopā sistēmiski, tātad uz šiem te lielākās jaudas pamatiem nonāktu. Un laba pārvaldība, jā, tas prasa arī varbūt sākotnēji kaut kādas investīcijas, tas prasa varbūt arī kaut kādu savā ziņā arī sarežģītāku ieviešanas procesu, un tam mēs arī šodien pieskarsimies, bet dienas beigās tas ved uz lielāku konkurencespēju. Tāpēc, un konkurencespēja, tas nozīmē ceļš uz labklājību un uz straujāku izaugsmi. Tā kā man labas pārvaldības jautājumi ir ļoti svarīgi. Tā, un tagad es pastīšos, kas mums ir iesūtīts, kad izaugsmes iespēja Latvijai un dzīves līmeņa celšana iedzīvotājiem, turpmākām studijām uzņēmēju darbībā, bez labas pārvaldības viss ir slikti. Jā, šķiet, ka šeit ir ļoti vienādi domājoši cilvēki iesūtījuši atbildes. Bet, tā kā jau es minēju sākumā, kad bieži, teiksim, teorija un prakse mēdz atšķirties un, teiksim, lai savienot šo teorētisko pusi ar praktisko realitāti, ir jāieliek piepūles. Tāpēc vēršu vaļā mūsu, ja var teikt, diskusiju bloku. Un kā pirmo jautājumu gribu pajautāt jums katram par tādu lietu, kad skaidrs, ka mēs jau esam kādus jau vairākus 10 gadus, mēs esam šajā jaunajā kapitālismu paradigmā. Proti, kad uzņēmuma mērķis ir ne tikai maksimizēt akcionāru vērtību, bet maksimizēt šo te akcionāru vērtību
arī domājot par iesaistīto pušu interesēm un arī, teiksim, domājot, kā šīm iesaistītajām pusēm uzņēmums var pievienot vērtību. Un tāpēc es gribēju tad šo te pirmo jautājumu tieši veidot ap šīs iesaistītajām pusēm. Un tādā korporatīvajā pārvaldībā šīs iesaistītās puses biežāk izšķir tātad starp īpašniekiem, menedžmentu, darbinieki, klienti, finansētāji, piegādātāji, valdību, vietējās komūnas, un šo sarakstu varētu turpināt. Šitie varbūt ir biežāk pieminētās iesaistītās puses. Vai jūs varētu tātad uz šo te labas pārvaldības jautājumu konceptu paskatīties caur kādu no vienas vai divām šī iesaistītajām pusēm? Un kādi katrai šai iesaistītajai pusē tātad ir ieguvumi, ja uzņēmums ir labi pārvaldīts, un varbūt arī pretēji, teiksim, kāda riska iesaistītajai pusē, ja uzņēmuma pārvaldība kaut kādā mērā neiet līdz, teiksim, tās attīstības ciklam, ambīcijām un tā tālāk. Jo, droši vien, kad caur šo jautājumu mēs gribam tā kā varbūt izaicināt to, ka tā laba pārvaldība, tas nav tikai kaut kāds atbilstības jautājums, ka tam ir tiešām pievienotā vērtība, kā teikt, visā šī iesaistīto pušu lokā. Vai, Kristīna, varam sākt ar jums? Droši. Man visvieglāk runāt, protams, kā vai nu uzņēmuma īpašnieka lomā, vai nu līdzekļu pārvaldītāja lomā. Teiksim, nosacīta fonda investori ir arī neapšaubāmi līdzvērtīgi īpašniekiem kaut kādā ziņā. Un, kad mēs ieguldām uzņēmumā, kā jau es sākumā mēģināju teikt, ka viens soli atpakaļ. Bieži vien es dzirdu apgalvojumu, ka no ESG, ESG ir tas svarīgākais elements. Ja? Protams, mēs zinām, ka planēta cieš, planēta varētu neeksistēt un tā tālāk. G ir tāds higienas faktors, un es tam pilnīgi absolūti nepiekrītu. Jo es uzskatu, tiešām uzņēmums nav spējīgs būt veiksmīgs un sasniegt vides un klimata mērķus, un būt sociāli taisnīgs pret saviem darbiniekiem, ja nav kārtībā pārvaldība. Un tā pārvaldība tieši parādās tieši tajā brīdī, un kad uzņēmuma īpašnieks un uzņēmuma vadība atrod to kopējo vilni un kopējo valodu un iet skaidri uz vienu mērķi. Un skaidrība, caurspīdība ir ārkārtīgi svarīga, arī godīgums. Un tas absolūti nenozīmē, ka visiem ir jārunā tikai vienu un visiem jāpiekrīt. Ir ārkārtīgi svarīgi atklāts un skarbas diskusijas starp vadītājiem un īpašniekiem, bet beigās jānonāk pie kopējiem lēmumiem, un tad, kad ir lēmumi pieņemti, tad tos ir jāievieš. Un, kā piemēram, es gribētu minēt, mēs ieguldījām Latvijas tehnoloģiju uzņēmumā Santa Monica Networks. Mēs bijām uzņēmuma īpašnieki 4 gadus, un tur ir noticis tas brīnums un tā ķīmija, kur ļoti ātri mēs izveidojam ļoti konstruktīvas attiecības ar uzņēmuma vadību un līdzdibinātājiem, un uzņēmuma vērtība pieauga vairāk nekā 3 reizes dažos pāris gados. Un tā kā ieguvēji bija visi, protams, arī neapšaubāmi uzņēmuma īpašnieki un neapšaubām darbinieki, kur liela daļa vadošo darbinieku arī ieguva no vērtības pieauguma. Protams, ka klientiem nav iespējams piedāvāt patiesi sarežģītus un inovatīvus risinājumus, ja darbinieki nav apmierināti ar savu dzīvi un nav motivēti. Un tā kā ieguvēji bija, domāju, ļoti daudz puses. Labi. Paldies, Māri. Var papildināt par citām? Es varētu droši vien papildināt no tāda vietējo komunu puses. Pirmkārt, jo ar ko atšķirās labi pārvaldīts uzņēmums no varbūt parasta uzņēmuma. Tas ir apzināties, ko šis uzņēmums, kādu vidu viņš veido ap sevi. Ja mēs esam
šo gadu gaitā pirkuši vienkārši uzņēmums, kas ir attīstījušies ar labu pārvaldību, ievērojot, teiksim, arī pilnveidojot vides standartu ievērošanu, miedarbojoties ar vietējo komunu dažādos jautājumos. Jā. Tas, ko iegūst vietējie iedzīvotāji, es teiktu, ka ir ļoti svarīgi, ka, teiksim, komunā, kur atrodas uzņēmums, ka šī komuna kļūst par šī uzņēmuma faniem. Un tas veido vērtību abās pusēs, tāds koncepts, kā common shared value. Tas ir tas, ko var radīt uzņēmums, kurš labi miedarbojas ar vietējo pašvaldību vai komunu, kurā dzīvo. Un tā otra galējība savukārt ir uzņēmums, kurš tur eksistē, neviens viņu nemīl, negrib tur strādāt. Jā, un gal galā ir ļoti grūti šo uzņēmumu attīstīt, pārdot, piesaistīt cilvēkus. Otrs aspekts, kam es varētu pieskarties, ir darbinieki. Arī mūsu uzņēmumā, kas atkrituma apsaimniekošana, ļoti sarežģīts, netīrs, fiziski nepatīkams darbs. Es teiktu, ka labi pārvaldīt uzņēmumu no parastu uzņēmumu raksturo jautājums, kā mēs viens uz otru skatāmies. Vēsturiski mēs noteikti bijām tādā statusā, ka mēs skatījāmies tā kā viens uz otru. Ja. Darbinieki neapmierināti ar vadību, vadība darbiniekiem tās nebeidzamais cikls. Tas, pie kā mēs strādājam pie tā, lai mēs skatītos kopīgi vienā virzienā. Mēs skatītos uz to, kā pilnveidot pakalpojumu, kā viņu padarīt vērtīgāk klienta acīs. Līdz ar to mēs varam maksāt lielākas algas, ir apmierināts klients, apmierināti darbinieki, un šī bumba tā kā lēnā garā veļās uz priekšu. Tā kā es teiktu, tās tādas divas lietas, kas varbūt nav uzreiz pamanāmas šī G kontekstā, bet viņas ir ļoti svarīgas, jo, ja tev ir apmierināti darbinieki, tad šim uzņēmumam ir lielāka vērtība, viņš var vairāk sasniegt, un cilvēki mazāk enerģijas iztērē uz kādām neproduktīvām savstarpējām diskusijām, vairāk uz to koncentrējas, teiksim, ko var inovēt, izdomāt, attīstīt, jā, un sasniegt vairāk. Ļoti labs piemērs. Es gribētu piebilst pie tā, ko tu saki, Māri. Es esmu Eko Baltijas klients. Un, no Eko Baltijas pazīstu divus cilvēkus tevi, un es pazīstu Valdi, darbinieku, kas strādā Kadagas šķirotu atkritumu vietā, kur es bieži vēdu atkritumus. Valds ir brīnišķīga uzņēmuma seja. Valds ir pensija gados. Un tas veids, kā viņš pārstāv uzņēmumu un runā par atkritumu šķirošanu, tas vienkārši, un es kā vietējais komunas un kā klients pārstāvu, tā kā fantastiski. Tas loks tā noslēdzās. Piekrīt katram vārdā. Var izpūst. Brīnišķīgi. Beāte, no kādas tu cepures paskatīsies uz iesaistītām pusēm? Man ir tādas divas svarīgas iesaistītās puses. Viens ir klienti, jo katrs no jums droši vien, kas atrodas šeit vai klātienē vai attālināti, ir bijis vai ir joprojām vai būs Latvijas pasta klients vienā vai otrā veidā. Un, tās attiecības ar klientiem mums ir ļoti, ļoti svarīgas. Un, mēs redzam, ka, protams, viena veida tradicionālai pasta pakalpojumi samazinās ar katru gadu. Un mēs paši sūtam mazāk vēstules, abonējam mazāk presi, un līdz ar to mums tās attiecības ar klientiem attālinās. Bet šobrīd viena no problēmām ir tāda, ka klientiem varbūt nav līdz galam mums uzticība dēļ dažādām lietām, arī dēļ korporatīvās pārvaldības. Un tad faktiski tā situācija šobrīd ir tāda, ka klienti uzskata, jā, mums ir nepieciešams pasta nodaļas, un man ir nepieciešams, lai es varu iegādāties pastmarku jebkurā veikalā, bet piemēram, pakumāts, es neizvēlēšos Latvijas pasta pakumātu, es saņemšu sūtījumu citā pakumātā, jā, bet pasta nodaļai manā ciematā ir jāpaliek. Un līdz ar to te ir tāda lieta, kas ir jāsakārto un ir jābūt uzticībai no klienta puses, un tas ir mūsu arī tāds lielais mājas darbs. Un tieši tāpat arī ar piegādātājiem, jo viens no pasta mērķiem šobrīd ir uzlabot sadarbību ar piegādātājiem, bet arī tad, kad es pati atnācu strādāt uz šo uzņēmumu, tad daudz teica, nē, mēs taču jums piedāvājam, nesūtīsim, tas pirmām kārtām ir sarežģīts process, otrām kārtām nav uzticības tiešām, ka šis konkurss būs godīgs, jā, tas man droši vien arī šeit ir atklāti jāsaka. Un tāpēc mums šobrīd ir ļoti, ļoti grūti. Mums pat ir bijuši kolosāli iepirkumi ar fantastiskām iespējām, kur cena nav galvenais, un mēs nevērtēsim pēc cenas kritēriju, bet pēc kvalitātes kritēriju. Un viņi 2 reizes ir noslēgušies bez rezultāta tikai tāpēc, ka kvalitatīvi uzņēmumi, kas varētu kvalificēties, viņi nepiesakās, jo viņi netic, ka būs labs rezultāts. Un tad mēs paši no valdes esam zvanījuši individuāli uzņēmumiem, uzrunājuši, ka lūdzu iesniedziet piedāvājumu, tiešām viss būs caurspīdīgi, skaisti, un mēs tiešām gribam labu servisu iegādāties. Un tad tas ir mūsu lielais uzdevums arī
arī palielināt uzticību piegādātāju ziņām. Labi, paldies, Jāni. Jā, es labprāt paskatīšos uz tādu iesaistīto pusi kā īpašnieks. Jāsaprot, ka Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrībām īpašnieks ir jebkurš Rīgas iedzīvotājs, bet iedzīvotājs pārstāv 60 deputātu, un šajā gadījumā es runāju par deputātiem. Un atkal atgriežos pie pagātnes, tad, kad šī īpašnieka puses nebija pieņemta pareizie lēmumi, tas galā rezultējās tādā, ka bankas atteicās kreditēt, bankas atteicās sadarboties, arī no citas sadarbības partneru puses kapitāla sabiedrības jau tika uzskatīts par toksiskām dēļ dažādiem skandāliem, un tā visu rezultātā arī Ušako kungs tika atlaists, arī tieši dēļ kapitāla sabiedrībām, dēļ tā viss, kas tur notiek. Un, manuprāt, tas lēmums, kas tika pieņemts 4 gadus atpakaļ, izveidojot šo struktūru, pieņemot pareizos noteikumus, ko īpašnieks pieņēma, ļauj šo korporatīvo pārvaldību sakārtot, bet, protams, pie tā nedrīkst apstāties. Jo šobrīd risks ir sekojošs, ka ir jāpieņem nākamie lēmumi. Jo Rīgā ir milzīgs arī izaicinājums ar investīciju trūkumu. Mūsu kapitāla sabiedrībām ir ambīcijas, viņām ir jāattīstās. Lai tu varētu attīstīties, tev jāiet kapitāla tirgos. Lai tiktu kapitāla tirgos, tev ir atkal jāpieņem pareizie lēmumi. Jā, mēs skatoties to pašu Rīgas nama pārvaldnieku. Siltināšana Rīgas pilsētā, milzīga vajadzība. Mēs runājam par miljardiem, pat ne par 100 miljoniem, kas būtu nepieciešams. Un, lai to izdarītu, faktiski mums būtu jārunā par to, ka Rīgas nama pārvaldnieks būtu jākotē biržā, lai piesaistītu līdzekļus. Bet tam ir nepieciešams atkal īpašnieku lēmums. Es redzu to evolūciju, kas ir notikuši šajos gados. Tiešām tas progress ir bijis milzīgs. Ja 4 gadu atpakaļ, man liekas, sēž Ozolkungs, arī viens no maniem priekšniekiem, 4 gadu atpakaļ, manuprāt, vēlēšana kampaņas laikā nedrīkstēja pieminēt Rīgas nama pārvaldnieku un terminu privatizāciju. Tas bija viens no jautājumiem, ko jautāja, vai Rīgas nama pārvaldnieks netiks privatizēts. Un tam uzreiz ir tāda slikta piegarša. Tad tagad ir pagājuši vairāk gadi, šobrīd Rīgas nama pārvaldniekam jau stratēģijā ir ierakstīts, ka viņš uz to virzās. Un vairs nav pat diskusijas. Tagad ir tikai jāpieņem nākamais lēmums. Un ir ļoti svarīgi, lai deputāti būtu izglītoti, es teikšu tā, arī nogatavināti un būtu gatavi pieņemt šo lēmumu. Paldies. Jā, protams, valsts kapitāla sabiedrība, kā teikt, tuvināšanās kapitāla tirgiem, uz ko mēs daudz gaidām. Tu gribēji, Māri, kaut kādu repliku? Es gribēju papildināt šo te, jo Eko Baltija pagājušajā gadā izgāja biržā un emitēja obligācijas. Un tas, ko mēs novērojām, ka kapitāla piesaista cena ļoti cieši saistīta ar to, cik uzņēmums labi pārvaldīts un nekāda pārmetuma Svetbankai, bet es domāju, arī jebkura banka tomēr cenojot kapitālu ierēķina to, kā šis uzņēmums ir pārvaldīts, tā kā jebkuram uzņēmumam vērts par to aizdomāties. Jā, un tieši tā, man liekas, ka mēs labi nosedzām, teiksim, to plašo iesaistīto pušu spektru, jo, piemēram, tādi, profesionāli, investori, kas ir bankas, teiksim, vai akcionāri, viņi, protams, lasa tur nefinanšu ziņojumus, un viņi var tā kā pateikt, vai uzņēmums ir labi pārvaldīts vai nē. Bet tie piemēri, kur mēs skatāmies no darbinieku un varbūt klientu kurpēm, jā, teiksim, viņi varbūt, teiksim, tādā veidā, teiksim, tam nesako līdz, bet viņi to piedzīvo, ja, un šie piemēri, kas izskanēja, ka tas parāda, kā no tā iegūst gan šī iesaistītā puse, gan arī pats uzņēmums. Tā kā, esam uz tāda viļņa, ja, par to, ka laba pārvaldība ir tas lielais iespējotājs un par to, ka tas ir izdevīgi un vērtīgi visām iesaistītajām pusēm, bet vienlaikus droši vien, ka tad arī, teiksim, turpinot to praktisko ceļu, kad labas pārvaldības ieviešana uzņēmumos prasa laiku un vienmēr arī ir tāds vienkāršs process. Un gribēju tagad arī jums pajautāt, kāda ir tā jūsu pieredze saskaroties ar šo jautājumu tieši tajā pārvaldības tā kā ieviešanas fāzē, un kas ir tas, ko jūs varat padalīties, teiksim, un ieteikt tiem, kas ar šo jautājumu varbūt, teiksim, strādā šobrīd vai plāno saskarties nākotnē. Varbūt, Jāni, mēs varam sākt no, kā saka, tavas skatu punkta. Jā, no manas skatu punkta ir tā, ka nav jābaidās uzstādīt mērķi. Un tāpatās kā ar ziloni, tu nevar apēst visu uzreiz. Mans padoms ir sākt kaut vai ar maziem solīšiem un iet uz priekšu.
un meklēt sev draugus. Jo atrast ienaidnieks ir ļoti vienkārši un visiem sakašķēties, bet ļoti svarīgi, kas ir tavs draugs. Un vai tu vari panākt kritisko masu šajos labās pārvaldības ieviešanā. No manas skatu punkta man ir milzīgs palīgs, lai kāds arī neizklausītos padomes. Ja, tas varbūt nav pārāk populāri, bet es tiešām novērtēju to darbu, ko padomes dara tanī, lai mainītu uzņēmumos kultūru, šo kultūras maiņu. Mēs redzam, ka varas vertikāle nedarbojās, ir jābūt pavisam citām vērtībām, un es esmu pateicīgs katram padomes loceklim, kas ir atnācis strādāt uz Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrībām, jo tā nav vieta, kur nopelnīt naudu. Padomēs nemaksā lielas algas, bet katrs no šiem cilvēkiem ir neatkarīgs, katrs no viņiem nāk no biznesa sfēras un faktiski ar savu reputāciju garantē to, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Tā kā nav jābaidās, ir jāsāk ar maziem solīšiem un jāiet pareizajā virzienā. Tas ir mans ieteikums. Un tu redzi, ka šobrīd arī tas padomes mandāts ir, kā teikt, nepieciešama apjomā no akcionāra iedots? Ja mēs skatāmies ar valsts kapitāla sabiedrībām, tad valstī ir padomes locekļi stipri vairāk. Mums nevienā kapitāla sabiedrībā, izņemot Rīgas satiksmi un Rīgas siltumu, nav vairāk par 3 padomes locekļiem. Un mēs esam diskutējuši, vai tas ir pietiekami vai nav pietiekami, bet manā izpratnē šobrīd mums ar to pietiek, un mēs ejam pareizajā virzienā uz priekšu. Tā kā es domāju, ka kopumā mums ir šobrīd laba korporatīvās pārvaldības sistēma. Labi, paldies. Beāte, tava pieredze un praksa par to ieviešanu un izaicinājumu tajā fāzē? Jāsaka, pasts joprojām gaida vēstuli, lai saprastu, kas tad tieši mums ir jādara, ja, un tas ir akcionāru uzdevums, bet šeit man jāsaka, mums ir arī lieliski padomi, un paldies padomēm, mums ļoti, ļoti laba sadarbība ar viņiem, mums ir gan tikai 2 padomas locekļi šobrīd, un tas arī, manuprāt, ir gan liels izaicinājums, jo es arī piekrītu, ka 3 ir optimālais skaits, lai būtu objektīvi un lai nebūtu arī viedokļu sadursmes. Bet droši vien tas, kas ir man, tā cilvēkam nākot no privātā biznesa, un tas viedoklis ir tāds, ka BICG arī Latvijā dara ļoti labu darbu, un es ticu, ka lielāko uzņēmumu vadītāji un valdes locekļi ir bijuši arī šajās BICG mācībās, bet, manuprāt, šīs mācības būtu jāaiziet arī visiem akcionārā galvenajiem pārstāvjiem, kas uztur šīs te attiecības arī un iesaistās kapitāla sabiedrību pārvaldībā, jo tas gaps, manuprāt, beidojās tajā, ka, kamēr nav šie pamati zinām, tad cilvēkiem ir dažādi viedokļi, ja, un varbūt ir reizes, kad liekas, ka akcionārā pārstāvjiem ir jāraksta pat tiešo valdes locekļiem, ja, un jājautā operatīvie jautājumi, bet, varbūt tas nav jādara, un manuprāt, tas zināšanu trūkums, kas nav ļaunā veidā domāts, bet es domāju, ka Andri, varbūt tev ir jāpadomā, kā mēs varētu tiešām arī akcionāra darbiniekus apmācīt, varbūt kaut kādā netik padziļinātā veidā, bet es domāju, ka tas arī varētu kopumā Latvijā palīdzēt šo pārvaldību uzlabot. Crash course, ja, labā pārvaldībā, ja, jaunā programma. Jā, bet tāda neatmaksāta, bet pilnīgi pamatota reklāmas pauze priekš Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta. Jā, Māri, tava pieredze. Es varbūt paplašināšu to diskusiju arī uz to, ka laba pārvaldība neaprobežojas tikai ar padomu, kas ir ļoti svarīga lieta. Un, es domāju, kuram uzņēmumam piesaistīt neatkarīgas padomas locekļus, kas ir vadījuši citus uzņēmumus, varbūt pat no citām valstīm, iedod unikālu attīstības perspektīvu. Man liekas, laba pārvaldība ir tāds paplašināts konteksts, vismaz manā gadījumā, kas sevi ietver gan procedūras, kas tiek ieviestas uzņēmumos, teiksim, kurus mēs nopērkam, gan arī tā pati datu pārvaldība, ja, šo datu apstrāde, reportu ģenerēšana, lai dotu labu viedokli un pārskatu par to, kas uzņēmumā notiek. Ja? Jo mēs nevaram iedomāties labi pārvaldīt uzņēmumu, ja mēs nepārzinām uzņēmumu datus, mēs nezinām, kur viņš atrodas, nezinām, kāda CO2 pēda atstāja, pelna, nepelna, maksā nodokļus un tā tālāk. Un, man liekas, viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem ir atcerēties, ka, diemžēl, šī labas pārvaldības neredzamā daļa ir procedūras, birokrātija un disciplīna. Un bieži vien ir ļoti grūti atrast šo balansu starp birokrātiju, disciplīnu un, teiksim, tā nezaudēt entuziasmu. Ja, jo, ja mēs gribam uzņēmumu padarīt pievilcīgu investoriem, spējīgi iziet publiskajā tirgū, tad, diemžēl, tas no sevis paģēra arī procedūru ieviešanu un birokrātiskā aparāta radīšanu. Un te mums, protams, vienmēr nāk tālāk, automatizācija, mākslīgais intelekts un tam līdzīgas lietas.
Un ļoti svarīgi sabalansēt to, ko mēs prasām no padotējiem, kā mēs viņus apmācām, kādus datus viņi spējīgi iedot un kas ir vajadzīgs investoriem. Jo arī uzņēmumiem izējot dažādiem attīstības tādiem posmiem, tas viss mainās, plūst un attīstās. Tā kā galvenais ir nepazaudēt šo kopējo redzējumu un motivāciju turpināt šo procesu, kas ir pilnveidošanās. Jo, manuprāt, viņš ir nebeidzams process. Ja. Jā, man liekas, tu ļoti labi ieskicēji, kad, ja tā var teikt, tā ir tā garozes kārta, kad ir kaut kāda veidojās birokrātija, ir, kad, kas arī jāuztur, ka tā ir kaut kāda investīcija, bet, kad arī tur jau pastāv, teiksim, būt efektīvākam, kā teikt, attīstīt to jomu un iet uz priekšu. Bet Kaut vai maziņš piemērs, ja pastīsimies to pašu. Jums ir kaut kāds attīstības projekts, ja, un tad jūs gribat aiziet uz banku. Un te ir ļoti vienkārši jautājums. Jūs atnākat ar kādā līmenī sagatavot investīciju projektu, ja, vai jūs esat ievērtējuši visus riskus, aprēķinājuši ietekmi tam dažādos veidos, pašu finansējums, bankas finansējums, darba spēks kā resurs. Ja tas viss ir un ir tā kā procedūra investīciju projektu izstrādē, tad tas strādā ērti bez problēmām. Ja tā visa nav, droši vien, tu pats zini, kā tas ir. Ja? Jā, un varbūt, Māri, gribu tev vienu tādu jautājumu. Tu minēji, jā, kad Eko Baltija, teiksim, ir izaudzis no tādu, teiksim, pilnīgi privāta pārvaldīta, teiksim, par tādu korporatīvu pārvaldītu, teiksim, uzņēmumu grupu. Kāds ir tavs ieteikums varbūt kaut kādam uzņēmējam, kas, piemēram, ir tā kā lolojas to savu uzņēmumu, teiksim, tur organiski kaudzes cauri gadiem, krīzēm un dažādiem ekonomikas cikliem? Un kas varbūt ir tas, kā tu iedrošinātu viņu, teiksim, padomāt par šo te korporatīvās pārvaldības, teiksim, pacelšanu kaut kādā jaunā līmenī? Vai tā ir kaut kāda lielāka, teiksim, kapacitāte, atrast jaunas tirgus iespējas, kā saka, drošāk, teiksim, strādāt ar kaut kādu, teiksim, tur pēctecību? Kā tu iedrošinātu uzņēmumu, kas grib joprojām būt tāds hands-on uz visu un, teiksim, būt viens, kas pieņem lēmumus un nedalīties ar informāciju? Kas ir tavs ieteikums no prakses? Es teikšu tā, neber sāli brūcēs, jo man personīgi tas bija tāds lielākais akmens, kam pārkāpt pāri, atteikties no šīs te kontrolas, noalgot visur direktorus, uzticēties viņiem, iedot pareizo pilnvarojumu, izveidot padomes. Un es teiktu, ka tā lielā atšķirība, teiksim, uzņēmumiem, kurus mēs nopērkam, viņi ir tādi, tā kā pārsvarā ģimenes uzņēmumi, kur ir varas vertikāli skaidri nodefinēti. Tas, uz ko mēs ejam, principā likvidēt šo te varas vertikāli, ir komandas, valdes, padomes, un principā mēs to saucam par korporācijām, kur tev pārsvarā ir matriks tipa struktūra, kurā cilvēks sadarbojas balstoties uz viņu, teiksim, virzienu, kurā viņi strādā, vai tas būtu projekts, vai tā būtu, nozara. Un mēs ejam prom no tā, ka, teiksim, direktors ir vienīgais, kurš spēj pieņemt lēmumu. Principā tas nozīmē, ka tu uzticies cilvēkiem, dod viņiem iespējas pieņemt lēmumus. Protams, viņi kļūdās, un tās kļūdas vienkārši ir skolas nauda. Tā mēs to esam nodefinējuši. Ko tas dod? Tas mums dod daudz plašākas attīstības iespējas, daudz vairāk ideju, kas nonāk līdz valdei, padomē, akcionāriem. Tas mums dod jaunus tirgus, vairāk motivētus cilvēkus, jo viņi redz, ka viņi var realizēties šajā uzņēmumā. Mums ir piemēri, kur cilvēks sācis kā internets un šobrīd ir uzņēmuma direktors. Ja? Tā kā, man liekas, tas ir vienkārši tāds pasākumu kopums, ko tu sajūti pēc 2, 3, 5 gadiem. Jā, tas ir tāds vidēji un ilgtermiņa process. Un tev piekrīt, ka, protams, arī mēs no bankas perspektīvas, sekojot līdz dažādām nozarēm un uzņēmumiem, mēs redzam, ja, kad ir, teiksim, piemēram, uzņēmums, kas ļoti varētu iegūt no šīs, teiksim, pārvaldības, varbūt, kā teikt, mājiņas un uzlabošanās, bet, tas, protams, tur ir, kā teikt, izšķiroši lēmumi, jā, teiksim, jāpieņem īpašniekiem, akcionāriem, kas, protams, ir viņu ziņā. Kristīna, jā, tava pieredze par pārvaldības ieviešanu un izaicinājumiem tajā procesā. Jā, paldies. Jā, mums, kad mēs iegādājamies lielākoties vairākumu uzņēmumos, dažreiz mazākumu, bet pirms iegādes mēs vienmēr veicam visaptverošu izpēti, ne tikai par finansēm vai komercdarbību, bet tā skaitā par pārvaldību, tā skaitā par ilgspējas pieeja uzņēmumā un daudziem citiem faktoriem. Un tad, kad mēs iegādājamies, tad pirmās nosacīti 3 mēneši, 100 dienas paiet,
paiet aktīvā darbā ar uzņēmumu vadību un paplašināto komandu, izstrādājot jaunu stratēģiju. Varbūt nav vienmēr jāizstrādā stratēģija, bet varbūt nedaudz jāpamaina akcents, bet pats svarīgākais ir panākt, ka visiem viss ir skaidrs, ka ir ļoti skaidra komunikācija, ka nav pārpratumu, ka nevienmēr mēs rakstam gaidu vēstules, bet mēs parasti investējam mazākos uzņēmumos, bet ļoti, ļoti skaidras ziņas ir visiem uzņēmumā, tā skaitā darbiniekiem. Un no šīs skaidrības jau seko tālāk ieviešana. Protams, tur ir tīra tehniska puse, bieži vien ir jāievieš procedūras un tā tālāk. To var uzskatīt par birokrātiju, bet manā pieredze īstenībā procedūrām ir vērtība. Jo man ir bijuši vairāk gadījumi, kad tiek izveidota, piemēram, pēc darbinieku HR politika, darbinieku politika. Un mēs lūdzām katram darbiniekam iepazīties, ieskaitot vadītājs, iepazīties un parakstīt šo dokumentu. Un tad paceļās jautājumu. Un tad cilvēks sāk iedziļināties, viņi izlas, uz ko viņi parakstās. Un paceļās jautājumi, ko tas nozīmē, ka mums jābūt taisnīgam atalgojumam darbiniekam. Tas nozīmē, ka visam jābūt caurspīdīgam. Un kā mēs varam nodrošināt konfidencialitāti. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tad cilvēki sāk aizdomāties, ko īsti šis politikas nozīmē. Manā pieredzē arī ļoti svarīga nozīmē trauksmes celšanas politikai. Faktiski, starp citu, ja jūs nezināt, Latvijā ir viens no progresīvākajiem trauksmes celšanas likumiem tuvākajā reģionā. Un man ir bijusi pieredze, kad es biju padomas locekle, saņēmu trauksmes vēstuli no uzņēmuma meitas, darbinieka. Un, protams, vajadzēja rīkoties, tā bija gan ētiska, gan juridiska atbildība rīkoties saskaņā ar to trauksmes vēstuli, un tā bija pamatot vēstule. Tā kā tas arī darbojas praksē, un es esmu pārliecināta, tas deva tikai labumu uzņēmumu vērtībai. Jā, ļoti labs piemērs, ka kā procedūras prasa, kā teikt, laiku un ieguldīšanos, lai viņas izveidotu, bet tā teikt, mums domāju, ka visiem ir svarīgi nonākt tādā sakārtotā vidē un tomēr, lai kā viņas sakārto to vidu, kurā mēs strādājam un darbojamies. Un arī, lūk, teiksim, piemērs, kā tiek atrisināts jautājums, kas citādi palikt zem redzesloka. Labi, es skatos uz laiku un droši vien, ka šis ir, pirms es eju pie nākošā jautājuma, diskusijas dalībniekiem arī aicināt auditoriju, iesūtīt kādu jautājumu, ko jūs vēlētos, lai tiktu uzdots diskusijas dalībniekiem. Kamēr jūs to darat, jautāšu jums, ka panākumu un rezultātu sasniegšana skaidrs, ka, teiksim, lielā mērā ir atkarīga no līderības. Un tai skaitā arī ceļā uz labu un efektīvu pārvaldību. Kāda ir jūsu ieteikumi vadītājiem un varbūt uzņēmumu īpašniekiem par viņu lomu un rīcībām šajā procesā? Kaut kas jau izskanēja, bet, tiešām paņemiet varbūt šo te līderības skatu punktu. Jāni, kā varbūt sāksim ar tevi? Jā, es saprotu, ka atbilstoši teorijai, ja kurš vadītājs ir vientuļš. Ja? Un man liekas, ka laba korporatīvā pārvaldība nozīmē to, ka nav viens cilvēks, kas pieņem visus lēmumus. Un ir ļoti svarīgi, ka vadītājs nav viens pats. Ja? Tāpēc mums arī nav tā, ka būtu valdes, pieņems uzņēmums sastāvēt no viena valdes locekļa. Nē, tā nekur nav. Vai tieši tas pats padomē. Man arī savā praksē ir bijuši gadījumi, kad ir jāpieņem ļoti grūti lēmumi. Ja tu esi viens, tas ir ļoti, ļoti grūti. Bet, ja tu esi kopā ar kādu, tad šos drosmīgos lēmumus ir pieņemt daudz vieglāk. Mēs redzam, ka vienmēr ir kārdinājums pakļauties konjunktūrai. Pieņemsim, jebkurā Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrībā gribās izpatikt, turēt maksimāli zemu tarifu. Varbūt tās nepieņem biznesa lēmumus, lai citiem būtu labāk, bet tas nav pareizi, ir jādomā ilgtermiņā. Un tāpēc mans ieteikums: neesam vientuļi, būvējam šādu sistēmu, lai vadītājiem būtu vieglāk pieņemt drosmīgus lēmumus. Paldies par drosmīgiem lēmumiem. Jā. Beāta, tev arī drosmīgi lēmumi. Jā, drosmīgi lēmumi pastam tiešām nav sveši, bet es arī lielā mērā piekritīšu, ka droši vien komandā ir spēks un es teiktu, ka vēl ir spēks arī sadarbībā starp padomi un
valdi. Ja? Tas ir ļoti, ļoti būtiski, un es domāju, ka šeit ir tiešām arī svarīgi maksimāli daudz informācija arī sniegt padomē, jo arī padome būs pirmais, pie kā vērsīsies akcionārs, un kam būs jādomā arī daudz varbūt strateģiskāk pāris soļus uz priekšu, un tāpēc es teiktu, ka tiešām šeit ir svarīga tā sadarbība un maksimāli daudz informācijas sniegšana arī padomē, lai viņi palīdz arī valdē varbūt citreiz paskatīties uz situāciju no malas, jo bieži vien jau problēma arī ir tāda, ka gan uzņēmuma darbinieki, gan valde ir tik ļoti tajās detaļās, ka mēs varbūt citreiz neredzam kaut kādu lielo bildi vai aizmirstam par kaut kādu pilnīgi nebūtisku it kā niansi padomāt, kam beigās ir ļoti liela nozīme, un tāpēc šeit, dara arī valdei un vadošajiem darbiniekiem sev reizi nedēļā kalendārā ieplānot laiku, kad vienkārši nedarīt operatīvās lietas, bet vienkārši padomāt tīri strateģiski un padomāt par nākamajiem soļiem. Nākamajā nedēļā, ja ir lielie lēmumi, tad kā tas var izskatīties no malas un varbūt ir vēl kāds leņķis, kas ļauj tiešām ieraudzīt jaunu perspektīvu. Paldies. Māri, tev par līderības nozīmi. Man liekas, ir tādi divi aspekti, kas man nāk prātā. Viens, stratēģija, tas nav kaut kāds process, kur jūs reiz gadā izdomājat un aizmirstat. Man liekas, ka veiksmes faktors tas, ja šo stratēģiju strādā regulāri un ar viņu strādā no visaugstākā līmeņa arī ar video menedžmentu un zemāk. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, es teiktu, ir ļoti svarīgi iemācīties ieklausīties, jo ja jūs esat uzņēmējs, kurš ir nolēmis pilnveidot savu uzņēmumu, šo te korporatīvo pārvaldību, ieviest padomi, pieņemt darbā līdzvērtīgus valdes locekļus, pēc tam domājot par savu pēctecību, pārcelties uz padomu, tad visā šajā procesā tas, ko es redzu visgrūtāk, ir arī man tā bija savulaik, ir iemācīties ieklausīties un pirms spērt vaļā savu dominējošo viedokli, paprasīt visiem pārējiem kolēģiem, ko viņi domā. Tas ir numur 1. Kādam citam var būt viedoklis, jāizrādās. Un numur 2, tagad jums padomē sēž cilvēki, kas ir nākuši no citām industrijām, ieklausīties, ko viņi saka, jo īstenībā tajā ir vērtība, ja arī viedoklis nesakrīt. Protams, tā, kad tu no tāda autokrāta kļūsti par demokrātu, tas ir ļoti sarežģīti, emocionāli tikt tam pāri, bet tas ir ļoti interesants piedzīvojums. Tāds personisks attīstības ceļš arī. Labi, Kristīna, par līderību. Uzņēmumos, kur īpašnieki ir privātā kapitāla pārstāvji, vai no fondi vai individi, bieži vien lēmumi tiek pieņemti tā. Ar šo nedomāju nepamatoti, ātri, bet pamatoti. Jā. Ar izpēti, ar ļoti atklātu diskusiju, bez politiskām intrīgām, teiksim tā. Un tas ir tas, ko es ļoti gribētu novēlēt lielo uzņēmumu padomēm. Jo es nesen lasīju vienu interesantu pētījumu par to, ka tajās nozarēs, kur notiek satricinājumi, disruption, es domāju, kā to pārtulkot, satricinājumi, ja? Finanšu sektors pilnīgi notiek jau gadiem ilgi. Pasta darbība, absolūti, vai ne? Nemaz nerunājot par grāmatu pārdošanu, kas notika ar to tirgu pirms daudziem gadiem, vai telekomunikācijām, vai faktiski ir tik daudz, vai pārvadājumu pakalpojumiem un tā tālāk. Šajās nozarēs parasti darbojās lieli uzņēmumi, kur inovācijas notiek tā pakāpeniski, inkrementāli, bet tieši šajās nozarēs vajadzētu padomēm un valdēm pielietot tā privātā kapitalisma domāšanas veidu, kur faktiski, un tas domāšanas veids ir tāds, uzņēmumam ir 10 opcijas, ko darīt, 10 projekti. Mēs izvēlamies tikai vienu prioritāti vai 2. Un mēs ļoti ātri iztestējam opcijas, mēs ātri atmetam to, kas nedara, un ejam uz priekšu un ieviešam. Un tieši tāda satricinājuma vidē šāda darbība varētu, šādu domāšanas veidu un drosmi novēlēt visu uzņēmumu padomēm. Līderība drosme.
Tieši tā. Labi, jā, paldies par jūsu atziņām un paldies arī auditorijai, kas šajā laikā ir iesūtījusi jautājumus. Īstenībā viens, ar ko es varbūt sākšu, jo bija ļoti līdzīgs tam, ko es biju piegatavojis rezervē. Gadījumā jautājumu nebūtu. Un tā ir, tas varbūt mazliet provokatīvs, bet ļoti interesants par to, kas ir vislielākā korporatīvās pārvaldības krīze, kur katrs no jums ir bijis iesaistīts un kā to atrisinājāt. Ja? Nu, tagad es baidos dot kādam vārdu, varbūt katrs, kurš pirmais gatavs celt roku un iekomentēt. Tātad, kas ir vislielākā korporatīvās pārvaldības krīze, kur katrs no jums bijis iesaistīts un kā to atrisinājāt? Nu, mūsu uzņēmuma vēsturē viss gāja pa smago. Tā, kad akcionāri savā starpā sastrīdējās, nolēma finansēt partijas, citi nolēma to nedarīt, jo tas bija pretrunā ar mūsu principiem. Tad tas visi akcionāri strīds rezultējās tajā, ka mums nebija uzņēma vienā posmā valdes lemtspējīgas, un tad, teiksim, juridiskie strīdi par to, kā šo valdi ievēlēt, tur principā bija ar apsardzēm visos virziedos, un pat cik mūsu akcionārs ir Eiropas, tad tas rekomendācija vienkārši nolieciet apsargus pie durvīm un nelaidiet nevienu iekšā. Nu, viss skaidrs. Jo skaidrs, ka no Londonas viņi nebrauks un neko te nedarīs. Nu, tas viss atrisinājās ar to, ka atnāca institucionāli investori un izpirka ārā kašķīgos akcionārus, bet, diemžēl nekāda mierīgā ceļā to nevarēja atrisināt. Labi, paldies, Jāni. Es esmu Haidi, jo man tādas ir bijušas tiešām daudz, bet ir lietas, kuras tu vari paredzēt, un ir lietas, kuras tu nevari paredzēt. Un, man lielākā tomēr, kā man pašam liekas no tāda emocionālā viedokļa, bija 2019. gads, kad es biju Latvijas dzelzceļa padomes priekšsēdētājs, un ministrs iznāca ar paziņojumu, ka viņš neuzticās 3 no 4 dzelzceļa valdes locekļiem. Un atstāju to padomu ziņā šo jautājumu atrisināt. Varbūtība, jā, jā, skats, ka no korporatīvās pārvaldības viedokļa tās lietas nenotiek. Un mēs sēdējām tiešām padomu, un tas bija tas brīdis, kad mēs nebijām vientuļi, un mēs varējām savā starpā runāties. Un mēs arī vienojamies, ka mēs turamies un mēs darām lietas pareizi. Protams, mēs gājām šo audita klasisko ceļu, jo mēs nevaram nereaģēt uz pārmetumiem. Tas vienmēr ir jādara. Bet tas nenotiek tā, ka mēs ar šādu politisku uzstādījumu vienkārši izdarām tādēļ, ka kādam tas liekas pareizi. Un es nesaku, ka tie argumenti bija nepareizi, bet vienkārši forma kā tāda. Paldies. Mūsu tā korporatīvā krīze, es nezinu, vai viņi ir beigusies. Es teiktu, ka vēl ir tādā noslēguma fāzē, jā, droši vien beigsies tad, kad būs gaidu vēstule, bet, visi droši vien atcerās to stāstu, kad pasts iznāca ar paziņojumu, ka mēs slēgsim lielu daļu no pasta nodaļām. Un, uz ko tas bija balstīts? Tas bija faktiski balstīts uz to, ka mums tika iesniegts gaidu vēstules projekts, teiksim, kas ir skaņošanā, kur bija vienīgie mērķi, bija ļoti ambiciozi finanšu mērķi, kas ir pielīdzināmi citu sūtījumu piegādes nozares uzņēmumu tādiem finansiāliem rādītājiem, kam varbūt nav jāsniedz universālais pasta pakalpojums. Un tad faktiski valde tādā labā ticībā arī rīkojās un meklēja iespējas, kā mēs varētu šos mērķus sasniegt. Un tad, protams, bija liela sabiedrības pretreakcija un izrādījās, ka pastam ir sociālā funkcija, kas nav nekur definēta un nav skaidrs, kā to apmaksāt. Līdz ar to tad, tas bija tāds aplis, ko mēs izgājām, un es ceru, ka drīzumā tad mēs arī sapratīsim, kādas tad ir arī akcionāra ambīcijas attiecībā uz pastu, bet varbūt zināmā mērā tas ir labi, jo ja tā sociālā funkcija ir jāpild, tad mēs varēsim rast veidu, kā to darīt, un arī iespējams arī finansiālai mērķi vairs nebūs tik ambiciozi, un mēs pilnīgi nepielīdzinās, teiksim, citiem nozares spēlētājiem, kam ir nedaudz cita specifika. Paldies. Kristīna, tu dalījies ar veiksmes stāstu, vai ir kāds arī krīzes gadījums bijis? Jā, protams, ir bijušas tik daudz krīzes, jo es esmu uzņēmuma darbībā 30 gadus. Tā ir augsta riska zona. Pēc definīcijas krīzes ir daudz. Varbūt veiksmīgāk, neveiksmīgāk krīzes. Protams, korporatīvās pārvaldības krīze varbūt tā nav pārvaldības krīze, ir parasti biznesa krīze, kur ir jāieslēdzās korporatīvai pārvaldībai, lai to risinātu vai neatrisinātu. Es biju viena uzņēmuma padomē, kur
bija vairāk trauksmes signāli, ka darbība vienā no valstīm, vienā meitas uzņēmumā nav veiksmīga. Bija jau ieguldīts ļoti būtisks naudas līdzekļu apjoms, lai risinātu situāciju. Un, piekdienā saņēmu kārtējo mēneša atskaiti, izlasīju 2 stundās, man viss bija skaidrs. Pārgulēju sestdienu svētdienu ar šo ideju. Un tad pirmdien izrunājām ar pārējo padomu un valdi, un mēs pāris stundās pieņemam lēmumu slēgt tur darbību. Un, tā bija ļoti, ļoti godīga diskusija. Un tad, protams, tas sarežģītākais bija veikt šo procesu godīgi pret visām iesaistītām pusēm. Pirmā lieta, ko mēs izdarījām, atmaksājām bankas aizdevumu, komunicējām ar darbiniekiem, nodrošinājām, ka darbiniekiem pie uzņēmuma likvidācijas tiek izmaksāta ne tikai obligātā kompensācija, bet garāks periods, jo, protams, mums bija ļoti svarīgi pārliecināt darbiniekus, lai līdz darbības beigām viņi mūs atbalsta, un faktiski visi palika līdz pēdējai dienai plus. Vedam pārunas ar piegādātājiem, vairāk nekā 70 pusēm. Neapšaubām nodrošinājām, ka tiek nomaksāti visi nodokļi. Bija smags process, bet tas bija jādara. Un smagajā situācijā tas bija, es tiešām ticu, ka tas bija labākais risinājums. Tad arī, ja uzņēmums tā teikt beidz pastāvēt, arī tur kā tas noteikti labai pārvaldībai ir? Ir pilnīgi, ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme. Jā. Mans neveiksmīgākais piemērs, es domāju par to, tā kā es esmu bijusi viena cita uzņēmuma padomē, kur es biju neatkarīgais padomas loceklis. Un es nevarēju pēc ilgstošām diskusijām ar vairākumu akcionāri, mēs nevarējām nonākt pie viena viedokļa par to, kā veikt vienu darījumu uzņēmumu grupas ietvaros un citu uzņēmumu iegādi. Man likās, ka tiktu aizskartas mazākuma akcionāru tiesības. Man likās, ka es rīkojos iziet no savām vērtībām, es atkāpos no padomes. Pēc tam es sapratu, ka skatoties ar vēsāku prātu uz to situāciju, ka es vienkārši biju tik ļoti emocionāli nogurusi, ka tas bija vairāk nogurums, nevis vērtības, kas mani vadīja. Un tā bija nozare, kas piedzīvoja satricinājumus. Un kā es varēju rīkoties savādāk? Varēja meklēt citus un piedāvāt uzņēmumam un padomēju un akcionāriem varbūt citus stratēģijas virzienus. Bija iespējas. Un, jā. Jā, paldies par šīm te refleksijām. No manas puses, domājot par vislielākām korporatīvās pārvaldības krīzēm, es tā konceptuāli teiktu, ka tas droši vien uzņēmumam ir tas, ka viņš piedzīvo uzticības krīzi, no klientiem, piegādātājiem, atkarībā no nozares uzņēmuma, veidi, tas, kā teikt, ir, kā saka, mazāk vai vairāk eksistenciāli, piemēram, bankām, uzticības, faktors ir absolūti izšķirošs. Un tad es teiktu, ka laba korporatīvā pārvaldība, es domāju, ka nodrošina šos te drosības venteļus, šīs, piemēram, ja tāda uzticības krīze vai kaut kāda aizmetņa parādās, viņus identificēt laicīgi un ar viņiem strādāt. Ja? Tā kā droši vien, ka tā ir arī labā korporatīvā pārvaldībā, tad arī, protams, ar krīzes situācijām uzņēmums tiek galā, ja ne vienkāršāk, tad vismaz strukturētāk. Bet labi, es skatos, ka laiks nepielūdzami tuvojās mūsu diskusijas noslēgumam, vai ir kaut kādas noslēguma replikas no jums šeit uz skatuves? Es neuzdevu, Māri, tev jautājumu par to, kā Eko Baltija uzņēmums spēj nodrošināt atbilstīgu un ilgspējīgu biznesa modeļu veidošanu, ja tas būtu jaun uzņēmums ar limitētiem resursiem. Ja tu vari 1 minūtes laikā, tad droši vien, kad noreflektē. Ja ne, tad varbūt... Jā, tas, man liekas, ir ļoti labs jautājums patiesību sakot. Es teikšu tā, ka man pieredzēja ļoti daudz publiskā finansējuma, gan fondi, kas investē inovācijās, kas saistīts ar ilgspēju, gan dažādi automfinansējumi un kas tik tur vēl ne. Tā kā, manuprāt, jebkuram uzņēmumam ir šīs te iespējas, ir vienkārši jātur acis vaļā, jāskatās, kur pieteikt šos te projektus vai kurā bankā meklēt finansējumu.
Un es ticu tiešām, ka, ja ir labs uzņēmums, laba ideja, nedaudz pašfinansējums, tad ir pietiekami daudz naudas, vajag tikai drosmi pastaigāt pa pasauli un šo naudu atrast. Paldies. Noslēguma. Es noslēgumā gribētu tikai vienu lietu pateikt. Paldies Sudbankai un Laurim personīgi par šo, ka tur šo tēmu karstu. Paldies. Jā, pievienojos. Paldies, Laura. Un droši vien mans ieteikums būtu, ja jūs arī esat jaunu uzņēmums vai vidēja līmeņa uzņēmums, ir labāk sākt visu darīt pareizi no paša sākuma, lai pēc tam nav jākārto, jo tas vienmēr būs vieglāk. Jā, paldies, Kristīna. Jā, man arī jāsaka paldies par aicinājumu piedalīties diskusijā. Un es gribētu visiem mums atgādināt, ka korporatīvā pārvaldība nav tikai likumā ierakstītas normas. Ir arī ļoti daudz neformālu veidu, kā mēs visi varam paust savu attieksmi un faktiski tādu soft faktoru. Ja? Uzņēmumu īpašnieki, ja jūs esat investējuši kādā uzņēmumā, jums nepatīk, kā tas darbojas, jūs varat pārdot akcijas. Fondi vairs var neinvestēt tādos uzņēmumos. Klienti var pārstāt pirkt pakalpojumus un produktus. Tā kā ir ļoti daudz darbinieki, var iet prom. Un, protams, tirgu visi zinās, kas nav labi pārvaldīts darba devējs. Tā kā mēs visi varam balsot. Mums nav jābūt padomēs. Paldies. Nu jā, tad es domāju, ka paldies maniem sarunas biedriem. Es ceru, ka saklausījām, ka laba korporatīvā pārvaldība, tas ir tiešām atslēgas faktors ceļā uz lielo ilgspējas transformāciju un ka tas ir ceļš uz lielāku, teiksim, kolektīvo veiktspēju gan uzņēmumā, gan ekonomikā kopumā, ņemot visu mūsu ekosistēmu. Un temats ir plašs un noteikti par viņu vēl turpināsim diskutēt, bet šodien paldies gan visiem, kas mūs skatījās tiešraidē, kas bija šeit klāt un uzdeva jautājumus. Paldies un lai jums jauka lampa šogad. Vislabāk!